Ar Lauri un Mārtiņu radās ideja, tad mēs taisam draugiem. Tai brīdī jau tu saprati, jā, te būs peļņa, te būs nauda. Ko tu tai brīdī par to domāji? Par naudu vai par ko citu? Mēs domājam par naudu. Mēs visu laiku gribējām izkļūt ārā no tā nebeidzamā vāveres cikla, kad mēs tiekam baroti ar to, ka mēs to nevaram atļauties, mums nav naudas, mums ir smagi jāstrādā, lai mēs kaut ko dzīvē sasniegtu, bet mēs ar Lauri gribējām to izdarīt ātrāk un mūsuprāt interesantākā veidā. Jā, sākotnēji tā bija vēlme nopelnīt. Un tā arī nekur nav zudusi. Mēs joprojām pelnam. Mēs pelnam ne tikai draugiem, pelnam paldies draugiem, kas palīdzēja attīstīt arī visus citus grupas uzņēmumus. Bet mēs ļoti koncentrējāmies. Mēs ļoti koncentrējāmies uz to, ka kādreiz pienāks tā diena, un mums nebūs vairs jādzird šīs sūdzēšanās par to, ko mēs varam, ko mēs nevaram, kāds cits mūsu vietā izlem, ko mēs varam un ko mēs nevaram, jo mēs paši nebijām tik naudas resursu pietiekami, lai mēs varētu realizēt tos savus sapņus, kas mums tajā brīdī bija.